Šonedēļas raidījuma Nedēļa at Startup piedāvā visu laiku labākā kompānija Vateris. Kompānija Vateris nodarbojas ar ūdens filtru un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tirdzniecību. Labvakar! Mani sauc Gins Zelme, un jūs skatāties web televīzijas raidījumu Nedēļa at Startups. Šajā raidījumā mēs stāstam par jauniem uzņēmumiem vai uzņēmumiem ar pieredzi, kuri veido savu uzņēmējdarbību internetu vidē. Šovakar mēs raidījumu ierakstām no Tehhub Rīga atrašanās vietas, kurā atrodas ļoti daudz uzņēmumi, kuri atrodas šeit, kur izmanto šo vietu kā atspērienu vai biroja atrašanās vietu. Labvakar! Mēs esam ciemos pie Tehhub, pie vietas, kur atrodas ļoti daudz jaunu uzņēmumi, jaunu daudzsološu, kā arī, kas jau strādā ilgāku laiku. Un mums ir tas gods uzdot jautājumus un stādīt priekšā Andri Bērziņu, Tehhub Rīga līdzdibinātāju. Tā vismaz bija rakstīts mājaslapā. Ja? Tā ir pareizi. Vai arī viens no dibinātājiem. Viens no 4 līdzdibinātājiem. Jā. Un gribam uzdot pāris jautājumus. Arī bijām klāt ļoti lieliskam pasākumam, kurā uzstājās vairāk kompānijas, kam jau ir diezgan liela pieredze. Un tamdēļ gribam vairāk aiznest līdz jums tieši Tehhub ideju. Un pirmais jautājums, kas ir Tehhub? Tehhub ir sabiedriska organizācija, bezpēļņas organizācija, ko mēs nodibinājām ar mērķi atbalstīt mazos jaunos uz tehnoloģiju inovācijām balstītos uzņēmumus. Un it īpaši tos, kas mērķē uz globālo tirgu. Ar vārdu sakot, tas, ko mēs redzējām, kas ir vajadzīgs un kā mēs to zinājām, jo notika jau kāds pāris gadus iepriekš viens no maniem līdzdibinātājiem, Ernests Štāls, organizēja tāds Open Coffee Club, kas bija ik mēneša satikšanās, līdzīgi tā kā jūs redzējāt šo vakaru, bet toreiz viņi notika kādā bārā, klubā, kur vienkārši neformāli satikās jaunie tehnoloģiju uzņēmēji, apmainījās ar idejām, domām, kontaktiem, un tas izauga tik liels, ka mēs izaugām bāru un nolēmām, ka vajag kaut kādu pastāvīgu vietu, un arī kļūst skaidrs, ka ir pieprasījums uzņēmumiem strādāt, atrast kopēju darba telpu, un tas ir, ko angliski sauc par coworking, mēs esam pārdēvējuši par kopdarbības telpu, un tas ir aiz šīm sienām, te ir viena daļa ir pasākuma telpa, bet otra daļa ir, ko mēs saucam par rezidentu vietām, kur rezidenti ir uzņēmumi, darbinieki, kas ir uzņēmumos, kas te dzīvo uz vietas. Viņi visi ir vienā telpā kopā, te ir apmēram 20 uzņēmumi, apmēram 40 plus cilvēki, tā kā vidēji kā 2 uz 1 uzņēmumu, daži lielāki, daži mazāki, teiksim, lielākais šeit ir varbūt 7-8 cilvēki, mazākie ir vairāk pa vienam, un viņi šeit veido pirmsākumu saviem uzņēmumiem. Ar vārdu sakot, lielākā daļa ir mazākā gadu veci, viņiem ir kaut kāda ideja, tā ideja ir, mūsu loks ir, teiksim, produktu orientētie uzņēmumi, kur veido kaut kādu produktu vai pakalpojumu, ko viņi pārdos, viņi nav aģentūras, viņi netājas mājaslapas citiem, viņi veido kaut ko viņi grib izveidot par lielu biznesu, teiksim, tas ir viņi nākamais Skype, ko viņi mēģina izveidot, ja, šeit. Un viņi šeit, tas, kas ir labums viņiem šeit būt, ir, jo viņiem ir līdzīgi, kas viņš, teiksim, viens taisa mobilo aplikāciju, viens varbūt taisa spēli, viens taisa kaut kādu internetu risinājumu, bet viņiem ir daudz kopējas problēmas, kopēji jautājumi, kur viņi var viens otram palīdzēt, un viņi var dalīties savās priekās, bēdās, idejās, kontaktos, un īstenībā viņi var viens otram palīdzēt kļūt spēcīgākiem. Tā ir tā kā īsā saite. Tāda īsā saite, tāda vieta, kur atrast savējos,
Tā kā mums viena funkcija ir šeit rezidenti, mums ir uzņēmumi, kas ir uz vietas, un otra funkcija ir, mēs rīkojam pasākums. Tā kā šovakar bija mūsu ikmēneša pasākums, kur pulcējās ne tikai šie uzņēmumi, bet arī citi cilvēki šajā sabiedrībā, kur interesējās par viņiem, kur iegulda viņos, vai kuri taisa pakalpojumus viņiem, vai kuriem vienkārši interesē tā joma, grib palīdzēt. Viņi atnāk, un parasti mums ir, tā kā šovakar mums bija no Amber Games vadītājs, viņš ir pieredzējis uzņēmējs, kas jau izaudzējis palielu uzņēmumu, un viņš stāstīja par savu pieredzi, par to, kas gāja, kas negāja, ko viņš ir iemācījies, lai varētu varbūt tiem, kas nākamie cenšas izveidot savu uzņēmumu, lai viņiem būtu kaut bišķiņ vieglāk pielaist mazāk kļūdas. Un tā ir būtībā viena no tām jēgām. Jā. Cik ir viegli kļūt par jūsu uzņēmumu biedru? Jā, par biedru un rezidents, kā atšķirās vai ir cilvēki, kas vienkārši atnāk šeit, aizņem vietu, aiziet, atnāk pēc kāda laiciņa vai patstāvīgi atrodas? Mums ir tā, mums ir biedri, un par biedru var kļūt dalībnieki uzņēmumos, kas ir, ko mēs saucam par product-oriented startup, par vārdu sakot, viņi veido savu to produktu. Tas ir nevis mājaslapa, aģentūra, teiksim, pakalpojums, freelance, kaut kādi programmētāji, tie nevar būt paši biedri. Paši biedri var būt šie product-oriented startup, un viņi iesūt savu pieteikumu mājaslapā, un mēs valdu viņus izskatām, un mēs nešķirojam pēc tā, vai mums liekas tā ideja labi, bet vienkārši vai viņi pēc definīcijas mēģina attīstīt šo te produktu-orientētu uzņēmumu. Ja viņi to dara, un viņi grib būt šeit, labi, okay, lai viņi cīnās, un tā mēs viņus atlasam. Šajos pasākumos arī nāk dažādi cilvēki, kas nav biedri. Ja viņi ir atvērti visiem, un mēs gribam arī, teiksim, to sabiedrību ap viņiem, bet mūsu biedri paši ir tie uzņēmumi. Un to, teiksim, uzņēmumu biedru skaits sadalās starp rezidentiem, kuriem tie uzņēmumi šeit, un arī mums ir citi uzņēmumi, citi uzņēmēji, kuriem jau ir savs birojs, varbūt, vai kur strādā no mājām pa vakariem, un kur šeit atnāk šādi tad, vai no pasākumiem, vai strādāt šeit, vai tikties ar kādiem, mums tādi biedri arī ir, kas nav pilnlaika rezidenti. Tas principā ir kaut kā taksi pa stundu, pa dienu, pa nedēļu, pa gadu? Mums ir vienkārši, ka rezidenti maksā 80 eiro mēnesī par vienu galdiņu un internetu. Un mums ir gada biedri, kas maksā 360 eiro gadā par gada biedru status, ka viņi var šad tad atnākt. Šādi tad vai es varu katru dienu nākt sēdēt? Ne, mums ir tāds, gada biedrs ir šādi tad, mums nav kaut kāda formāla skaitīšana, bet tas nav tā domāts katru dienu. Mums arī ir trešais status tagad pa vidu, kur tev nav savs galdiņš, bet tu var nākt kaut vai katru dienu, bet tad tu nes savu datoru līdz katru reizi un apsēdies, kur vien ir brīvs. Jā, teiksim, tajā tā teikt, kopējā telpā. Un, tā kā tie ir 3 dažādi biedra varianti, kas atbilst kā kuram uzņēmumam, bet mums par šo pirmo, teiksim, 14 mēnešu darbību ir jau ļoti labi attīstījies, un šitā ta siena aiz mums taisās drīz pazust, jo mēs te taisamies izplēst un ielikt vēl kaut kādas 80 rezidentu vietas. Cik var apmēram, ja mēs paudzēs rēķinam, ir jau kaut kāds paudžu skaits izgājis cauri, vai, ne, mēs esam vēl agrīnā stādijā. Mums ir viens lielāks, tā teikt, lielāks jaunais uzņēmums, Mighty Fingers gaming platformas komanda, kur ir jau izgājuši no Techhubu savām telpām. Tas ir, tā teikt, pirmais. Mums jau ir paudze ar startupiem, kas ir nomiruši jau pirmā gada laikā, kas ir ļoti dabīgs process, un vajag to rēķināties, ka lielākā daļa neizdzīvos. Vai neskaitās tas, ka kaut kāds 10% tikai, labi, ja? Iesāktā kaut kas paliek? Mūsu procents šeit pagaidām izskatās daudz labāks par to, bet jā, vajag rēķināties ar to, ka liela daļa neizdzīvos. Varbūt tas ir cilvēki, kas paliek, projekti viņi mums arī tā ir, ka individi ir tādi, kas bija pie projektiem, kas neaizgāja, un viņš tad jau blakus atrod citu projektu, kas iet, un viņš pārslēdzās. Un tas ir normāli, tas ir ļoti labi, un tam procesam vajag būt, jo tieši tā pamatā ir cilvēks, un tās komandas attīstās, un daži aug, un daži neaug, un tas ir normāli. Jā, pats Techhub, tas ir, es skatījos netā, tas jau Londonā, Bukarestē. Kāpēc Rīga un tā forma tā kā bija vieglāk aizgūstam, pārceļam uz šejienu? Kāpēc tieši saistība
TechHub saistība ir sekojoša. Mēs nolēmām šo te uztaisīt Rīgā šādu pasākumu. Un es gadījos biju Londonā, runāju ar TechHub vadītājiem. Viņiem tanī brīdī viņi bija tikai Londonā, bet viņiem bija liela interese izveidot vēl filiāls citur. Un tā kā viņiem bija izdevīgi tas, ka mēs gājām zem viņa vārdu un attīstījām, tā teikt, viņa filiālu tīklu, un mums bija interesi, jo tam mums nebija jāizgudro logotips, administrācijas sistēmas un princips. Un mums tā ideja bija ļoti līdzīga par to, ko mēs gribam darīt un ko viņiem. Rezultāts ir saņemams droši vien analoģisks. Jā, un mums ir labums tad, ka mūsu biedri šeit Rīgā, ja viņi grib, teiksim, Londonā, viņiem ir demodei, kur nāk Londonā investori un skatās, teiksim, iespējamās investīcijas, mūsu biedri var aizbraukt uz Londonu, piedalīties tur tāpat kā Londonas biedrs. Tas attiecās arī uz to biedru maksu, kad es varu sēdēt šeit Rīgā, tikpat labi sēdēt tur, vai pilnīgi nesaistīts? Vai... Tas ir bišķiņ sarežģītāk tieši kā tas pārklājās, kā kurš biedrs ir, kā kuras tiesības Londonā sēdēt, bet principā visiem biedriem ir iespējas izmantot Londonu, jo tuvāk tu esi rezidentam šeit, jo vairāk tev ir iespējas tā teikt, ilgāk pavadīt laiku Londonā. Bet tā jēga ir tāda, ka tas ir tīkls, un ja tev ir uzņēmums šeit, tev varbūt tad ir vajadzība nedēļa būt Londonā, un mēs gribam dot iespēju, ka tu varētu tur būt tajā pareizā atmosfērā un piedalīties tajās pasākumos. Tas nozīmē to, ka bez kaut kādiem pasākumiem līdzīgiem kā šovakar, notiek arī īpaši orientēti uz investoru piesaisti, ko jūs organizējat kā TechHubs. Mums, kā TechHubs, Latvijā mēs organizējam arī tādus. Mums pāris reizes gadā ir bijuši, teiksim, investoru pitch pasākumi, kur mēs savācam komandas, kas tieši konkrēti pitcho, pitchot, tas nozīmē, prezentē savu ideju. Tas bija jauns termins, ko es šodien uzzīmēju. Bet, jā, skatītājiem tas ir anglisks termins, bet par to, kā prezentēt savu ideju, savu konceptu investoram. Un tādu vakar mēs esam atsevišķi rīkojuši, un mēs arī rīkojam vienu gadskārtēju konferenci, saucās TechChill, kas notika pirms dažām nedēļām mēnesi tagad, kuras pasākuma galā arī bija pitch pasākums, kur investori bija atbraukuši. Tā kā mēs arī palīdzam to, un mēs esam tagad arī plašāk Eiropā ieguvuši pietiekam atpazīstamību, ka mums Rietuma Eiropas investori, kam interesē Baltijas reģions, viņi atrakst mums un saka, ka viņi būs un ar ko mums vajag runāt, un mēs mēģinām sapazīstināt ar tām labākām komandām šeit. Cik tad Latvijā, ņemot vērā jūsu saistību ar sfēru, kur jauna startup veidojās, tieši kas saistīta ar internetu vidi, cik aktīva ir vide Latvijā, Rīgā, Latvijā? Es teiktu, ka viņa ir ļoti aktīva, bet viņi ir ļoti maza vēl, ja salīdzinām. Tu praktiski viss ir šeit, pie jums? Viena laba daļa. Ir, protams, vēl citur arī, bet viņa, tas ir salīdzinoši, teiksim. Ja mēs salīdzinām ar Londonu, tur ir tūkstošiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti mazos tehnoloģijas uzņēmumos, un šeit to skaits ir vairāk simtos. Jā, teiksim, tā kā skaits vēl ir maziņš, bet es domāju, es secinu pēc tā, ka mums ir uzņēmumi šeit, kas ir jau ātri attīstījušies agrīnās pazīmes, ja ka viņi būs diezgan sekmīgi, tad mums ir labs bārs šeit. Jā, es jau no jūsu pasākumu redzēju, ka cilvēki ļoti aktīvi, un es domāju, ka daudz jaunu projektu nāks ārā, un cerams, tie būs veiksmīgi. Varbūt novēlējums jaunam startupam. Jā, pat cik mūsu raidījums webā saucās Nedēļāt startups. Novēlējums, kas būtu jādara cilvēkam, kuram ir ideja, un varbūt neliels sapnis viņu realizēt? To ideju vajag noformulēt pašā vienkāršākā veidā, kā viņu izmēģināt. Es šovakar tieši runāju ar vienu uzņēmēju, kurai ir laba ideja, man liekas, viņa ir interesanta, un es viņai centos ieskaidrot, ka viņai vajag izgudrot, kā viņu pārbaudīt praksē ar reāliem, kaut ar roku izgatavotiem kaut kādiem prototipiem, pēc iespējas ātri, pēc iespējas reāli, un tad iet nākamo soli, tad uztaisīt kaut ko sarežģītāk un kaut ko sarežģītāk.
jo ātrāk cilvēks nonāk pie tā, ka viņi kaut ko ir izveidojuši, vai tas ir internetā vai fiziski, nogādājuši potenciālam klientam, sajutuši to reakciju un patiku, nepatiku un iemācījušies no tā, jo labāk. Jo jauno uzņēmumu tagad ir diezgan daudz, beidzot, arī akadēmiski raksta par to, kā attīstīt jaunu uzņēmumu. Steve Blank ir pats pazīstamākais rakstnieks šajā jomā. Un ir skaidrs tas, ka galvenais princips ir ātrāk iet un dabūt reakcijas no klienta par kaut ko reālu piedāvājumu. Un tas, kas Latvijā ir bieži vien mentalitātē iegājis, ir tāda liela projekta sapņošana, kur izgudro, teiksim, man ir lielais projekts, man ir produkts, es tur gribu attīstīt šo, man vajag finansējumu, lai es tur attīstītu to, un tāpēc 6 mēnešiem mums būs prototips, un tā mēs uztaisīsim tā, un tie laiki ir pagājuši. Investori meklē komandas, kur spēja atrast visus tos kaut kādus pagarītas ceļus, kā kaut ko samontēt, kas apmēram ir tas, ko klients grib iegūt atsauksmes, jo tās atsauksmes, jo ātrāk tu viņus iegūst, jo ātrāk tu saproti, ka tev īstenībā pirmās 3 lietas bija nepareizi, bet 4. tā, kas tev nelikās tik svarīgi, tā ir īstā. Ja? Un šitas te ir ļoti svarīgi, un tas, teiksim, angliski to sauc par customer development, un tas, teiksim, tā jēga tagad tiek aprakstīta, un šito te es novēlētu jauniem uzņēmējiem, tiem, kas grib izmēģināt to reāli, pamēģināt uz ādas. Un tas var būt bailīgi paņemt kaut ko, kas tev liekas tāds galīgi negatīvs, es neesmu tur viņu noslīpējis un tā tālāk, bet vajag viņu paņemt un tam klientam iedot rokās. Un ja ir reāla problēma, ko tu risini, vai reāls labums, ko tu dod, tad tie pirmie klienti būs priecīgi ar kaut ko pusgatavu cīnīties un ņemties. Jā, tas man atgādina uzreiz veco labo sakāmvārdu. Ideja ir vienmēr tik ilga laba, kamēr viņa nav realizēta. Jā. Tieši tā. Viņus vajag realizēt, tad saprast, ka tā pirmā nebija laba, bet nākamā, ko tu esi iemācījies, tā ir daudz interesantāk. Un nebaidīties no tā, kad ir kaut kādas kļūdas, kuras nodzen patiku vai iedzen nepatiku. No kļūdām mācās. Tas ir ļoti svarīgi. Jā. Es gribu pateikties par veltīto laiku, par palīdzību mūsu skatītājiem, iespējamo viņu projektu realizācijā. Un vēlu veiksmi jūsu projektos, un kā arī jums turpinot darbu ar TechHub un jauniem uzņēmumiem. Paldies! Paldies jums!